Dzīvē ir daudz masku jāuzvelk, un šim cilvēkam ir ļoti daudz viņu. Viņam ir pār 40 gadiem. Dažreiz viņam vieglāk ir izslēgt vispār kaut kādas sajūtas, jo tikai tā viņš var eksistēt. Ienāk vīrietis, bieza zelta ķēde uz rokas, uz kakla, labi ģērbts. Tāds it kā perfektais vīrietis. Un tad viņš apsēžās un saka, es esmu tā nedaudz papētījis par jums. Tas cilvēks par mani zināja visu. Viņš bija iepazinies ar visu informāciju, oficiālo un neoficiālo. Izteikti hroniski slims cilvēks, depresija, trauksme, bieži arī suicidāls domas, agresija un viss, kas nāk līdzi. Bet tā pamatstruktūra ir personības traucējumi un hroniska narkomānija, hronisks alkoholisms. Viņš neusticās cilvēkiem. Tas viņa iedomātais tēls ir tāds, kas iet visam cauri. Šķēršļi nav viņam tāds it kā uzburts veiksminieks. Un atnākt un kādam tagad teikt, ka es esmu iestidzis un es neteiktu no tā ārā, ir diezgan liels tāds drosmīgs solis. Viņš ir no prestižas ģimenes, līdz ar to sabiedrībai apkārt vienmēr ir, es domāju, tas stāsts varētu sāktos ar to, ka tā ir ideālajā ģimenē. Jo, ja es gribētu uzrakstīt par viņu grāmatu, tad es to nosauktu cilvēks no ideālās ģimenes. Kad viņa tēvs vienmēr ir teicis, ka viņam ir jābūt tikai ar naudu. Ja tu neesi nopelnījis kaut kādu noteiktu summu, tad tev neuztvers, tev nepieņems, tu nebūsi nekas. Tev ir jāuzdās tā, tev ir jādara tā. Tu nedrīkst nevienu apkalpot, tu nedrīksti nekādā mērā kaut ko just. Emocijas tik izslēgtas. Tas ir tāds klasisks īstenībā stāsts, kurā puisītis ir bezjūtīgs cīnītājs. Viņš izvēlējās profesiju tādu, kāda ir viņa vecākiem, pēc viņa spiediena, cik veiksmīgi tas ir bijis vai nebijis, bet viņš to ir izturējis līdz gandrīz beigu kursam, kad viņš ir sapratis, ka tas vispār nav tas, ko viņš grib, un centies visu laiku pierādīt, kad viņš nopelnīs daudz, daudz vairāk nekā viņš un viņa radinieki. Viņš no rīta piecelsies, uzvilks to savu masku, viņš būs veiksmīgs, viņš būs veiksminieks. Un principā visu šo gadu laikā paralēli ir lietojis vielas, lai viņam tas izdotos. Jo viņš arī ir strādājis tiešām 7 dienas nedēļā, neskaitot stundas, it kā novēršot, lai viņš vispār kaut ko justu. Līdz ar to bieži liekas, ka neko nejūti. No sākuma lietoja alkoholu, lai varētu vispār nedomāt un aizmigt. Pēc tam, lai tu varētu piecelties, lieto stimulators, viņš lietoja kokaīnu. Principā no rīta piecelies, iešņauts un ej un dari. Tad vakarā atkal dzer alkoholu. Viņš no savas ģimenes aizgāja. Viņš realitātē dzīvoja pie mammas draudzenes, mammas vecumā. Un, principā, uzsāka seksuālas attiecības ar viņu diezgan agrā vecumā, kas 16, 17 kaut kur tā. Visas pārējās attiecības viņš ir veidojis paralēli šīm attiecībām. Un tad ir tāds kontrasts vienmēr ar gados daudz stipri vecāku sievieti un gados jaunāku sievieti. Pie vienas vienu dienu, tad otrā dienā pie otras. Un paralēli šīs sievietes ir akceptējušas to, kad ir otra. Devušies ceļojumā kopistiski. Viņas ir akceptējuši, bet, kā viņš pats saka, viņas vienmēr cerēja, kad aiziešu no otras. Sākās nesaskaņas starp viņu 2 sievietēm, viņš bija atradis 3. Un tajā laikā tas viņa darbs bija saistīts ar ārvalstīm. Viņam nācās, kā viņš teica, to sievieti vest uz šejieni. Un šī, principā arī bija tā iluzionējis, kad
Viss tas būs ļoti skaisti, viņam būs tāda klasiska ģimene un tā tālāk, bet viņš turpināja tik daudz lietot vielas, kad viņš bieži vairs nebija savā saprātā. Un, principā arī tā uzvedība neadekvātā, viņa ir nepatīkama, un tā sieviete ļoti, ļoti baidījās no viņa. Viņš viņu ietekmēja emocionāli vardarbīgi, paziņoja to, ka viņa nekad no šejienes prom netiks, es tev nodrošināšu visu, un es tev kaut ko te dodu un tam līdzīgi. Šī vecākā viņa draudzene paziņoja manipulāciju veidā, ka viņa šo dzīvi bez viņa nemāk dzīvot. Viņa arī iepriekš, katru reizi, kad viņš bija devies pie jaunākās, iepriekšējās draudzenības tās dubultās dzīve bija visu laiku, viņa bija mēģinājusi nomirt, bet viņa bija glābta. Un viņam tas likās, ka tas ir joks. Viņš dzīvoja paralēli vienmēr divos dzīvokļos. Vienā ar vecāko sievieti, vienā ar jaunāko. Un beidzamā reizē bija tā, ka tur bija jau vairāk dienu lietojums, visu veidu, gan narkotisko, gan alkohola vielu. Viņš bija pie viņas ieradies. Bija iztēlēs tāds sadzīvisks konflikts ar sišanu, ar kliekšanu un tā tālāk. Un viņš bija dabūjis viņas aiz durvīm. Viņš tā kā izmet viņu no tā dzīvokļa ārā. Sabijies no šīs situācijas, viņš devās prom ārā no tā dzīvokļa. Pēc tam viņš bija sācis zvanīt. Un šī sieviete viņam paziņoja, ka viņa ir tikusi atpakaļ dzīvoklī, bet viņa ir salietojusies un zāles, un viņa nomirs. Un pēc tam no slimnīcas viņam paziņoja, ka ir iestājusies nāve. Un viņš tajā momentā to nespēja pieņemt. Viņš arī to saka. Es to nesaprotu, kā tas varēja vēl projām notikt. Un kā tas varēja būt? Kā jūs viņu neatkačājāt? Viņš tas ir prasījis visiem tiem cilvēkiem. Viņam aizvien bieži ir tā, ka viņam liekas, ka tas nav pa īstam noticis. Principā neviena jau vairāk nav. Tā kā viņam arī tā jaunā draudzene, viņa devās atpakaļ. Viņa reāli devās atpakaļ uz valsti, kur karo. Un kā viņš man teica, jūs iedomājaties, viņi devās atpakaļ uz karu mani pamatot. Tie cilvēki ir novērsušies to, ko viņš visu laiku ilūzijā patur prātā. Viņš var, to vecāko sievieti, viņš viņu var apmeklēt kapos, to viņš arī dara. Un tad viņš saka, es tur aizēju paraudos, ar viņu aprunājos. Un tad viņam ir ļoti skumji par to. Un, protams, liela vainas apziņa līdzi, kas ir vispār nomācoša. Te ir viss veida atkarības, gan process, gan vielu. Bet tur nāk līdzi arī seksa atkarība no savstarpējām attiecībām. Arī darbaholisms, vairāk. Un tā ir tāda procesa atkarība. Es būšu veiksmīgs, es būšu vēl labāks. Tā ir tā atkarība buķeta, kas viens otru principā neizslēdz, tikai papildina. Ir tāds katram, ne jau katram, tur tāds jaunības maksimālisms savā narcisismā grib, lai viņi visi ir veseli. Jo es taču viņam esmu kaut ko te mazliet palīdzējis, un es viņam esmu tur kaut ko kārtojis. Tad taču jābūt veselam. Tāds ir. Man jāatzīst, ka tāds ir bijis. Bet es eju tālāk un tam līdzīgi.